4. diena aiziet. Pirmās 3 dienas esam tikuši no Igaunijas līdz Mangaisalai, tad iebraucām Dominā. Jānopērk ir dažas lietas, jāizsūta kaut kas mājās ar Omnivu un tad uz Daugavu Grīvu. Pulveru trauciņš atvērās, bišķīt somā pulveri dabūja. Cita iešana šitā. Tātad, 4. diena, pirmais skrējiens. Es vairs netieku pie upes, bet, jā, doma tāda. 4. diena, 1. maiss. Tātad, vakar palikām Mangaisalā, tagad tikām uz šito pusi un maucam. Gauja pirms tam bija, tur, kur es dziedāju tiltu, 43. upe, tad Daugava ir 44. upe, un tad būs liela, tā vēl izdomāsim, kā tik pāri. Starp Daugavu un Gauju pusmaisiņš jāizmet. Likās, ka būs vairāk, bet nav tik traki. Nu ko, 4. rīta skrējiens beidzies. Es pats gribēju izaicinājumu, lūk ir lielupa. Tagad ir jāatrod, kā tikt pāri. Es jau bišķi pa daudz esmu sasauļojies, tāpēc tagad šitā jāpastaigā bišķi. 4. diena, 1. ēdienreize. Jāuzved banāns, kamēr gaidam. Laikam, ka mocis atbrauks pakaļ no vienas stūpa nomas pārvadīs mums pāri. Šitā mēs tikām pāri. Paldies buļļu laivā. Kaut kur šitā. Te aiz Lielupes diezgan labi. Cilvēki vai nu tīrīgi, vai nu pašvaldība parūpēsies, tikai tāda kā 4. maisiņa, ko arī te izmetīsim. Labi, ka ir draugi, tad vienu dienu var nobeigt ar pirti un dīķi. 3. maiss.